Hei, mīļumiņš, rekur tavs sīventiņš, ne? Hei, tu esi viena, tu esi nogurusi. Ieslēdz sivēnus, ja tu gribi atrast sev netīro puisi. Jā. Vienkārši mēs esam... Nemazgājušies. Jā, sveicinās visiem. Mēs esam vienā visiem. Seksīgajā vietā, un es gribēju seksīgi sākt podcastu, bet nesanāca, kā vienmēr. Nesanāca, jā. Bet jā, varbūt jūs pamanījāt, ka mēs esam citā lokācijā, ka mums izskatās viss tāds profesionālāks, varētu teikt. Un kam mēs varam pateikties par to? Tieši tā, ugunsgrēkam. Ne seriālam. Ja to var nosaukt, mums komēdija Latvijā bārā bija tik karsti joki, tik karsts materiāls kādam, ka vienkārši neizturēja izolāciju un aizdegās. Bet jā, īsumā mums vienkārši bija neliels ugunsgrēks komēdija Latvijā bārā, un mūsu draugi no iepriekšējā sponsoris no Seksijas tēla panāca mums pretī un piedāvāja savas telpas. Kā iespējams, es pat nezinu, kādus podkastus te ierakstu, varbūt, ja esat redzējuši šādus apstākļus, kad kāds par dildo daudz runā. Jā. Es dezinficēju to krēslu, kur es sēžu, jo tā. Bet... Pēc tevis vajadzēs viņu atkal dezinficēt. Jā, bet īstenībā, kā mēs pēc šitā varam iet atpakaļ uz komēdija Latvijā bāru ierakstīt, šeit ir tik forši, vai ne? Jā. Tik ērti, tik... Nezinu, tur bija vismaz neitrāli, bet es varēju tur pastīties uz to tukšo sienu vai uz to galdu, uz kur stāv sūdi jau 3 mēnešu un nav novākt, bet te es skatos un ir tik daudz dildo. Un visādi kliktērijus. Jā, jūs neredzat. Cilvēki neredz, jā. Un kaut kādi tikko stāstīja arī uz Bluetooth kontrolējiem, kaut kādu mēsējumu uz restorānu. Bluetooth, lubrikants. Jā. Mums ar citu pirms ieraksta sākumā Seksijas tēla pārstāvis iedeva jēdzienu, ko es nebiju dzirdējis nemaz. Šķidrais vibrators. Mēs uzsmērējām uz klutinators. Jā, šķidrators, es teiktu. Uzsmērējām uz lūpām. Un tad tingli. Viņš parasti jāsmērē šeit, jā, uz biksēm. Bet man tikai tagad sāk pāriet. Es sāku just atkal lūk. Viss šķīdrais. Zini, ir šķīdrais plāksteris. Zini tādu lietu? Yeah. Bet es nezinu, Latviešu aptiekās pārdodas, bet tas ir ļoti kruta lieta. Tas ir vienkārši sprejs, un ja tev vajag plāksteri, tad vienkārši šik, un viņš tā kā uztaisa tev tā kā... Spiderman? Jā, viņš ir ļoti kruts. Ļoti kruts. Es katru reizi, kad esmu ārzemēs, es mēģinu sapirkt vairāk tos šķidros plāksterus, jo tas ir ļoti ērti. Zin, es nezināju, ka tāda ir. Jā, tagad zinu. Un es nezināju, ka ir šķidrais vibrators, un tagad es zinu. Tagad es ļoti labi zinu. Šķidrais vibrators. Vibrātors. Šis nav mans vibrātors. Šis ir pāvara vibrātors. Kāpēc mēs izskatāmies un uzvedamies tā, ka mēs kautrējamies? Es nekautrējos, vai ne? Tāpēc, ka mēs esam dildo ielenkumā. Mēs esam mazākumā šobrīd. Jā, jūs tiešām nevarat redzēt. Nebija bišķi sajūta, kad tu esi, kad bija tas viens vecums, kad sāk apzināties, ka taviem vecākiem arī seks, un tās 2 dienas, ka tu esi šokēts nedaudz par to, kas ir pasaulē. Man ir bišķi tās. Tu pateici, tu sāki apzināties, ka taviem vecākiem arī ir seks. Tas nozīmē, ka tev jau bija seks. Nē, man bija tikai ekrānā redzams. Es nebiju pacēlu. Es īsti nezināju, par ko es runāju. Es nezinu, kāpēc tas nav patīkama doma, vai ne? Ka, viņiem bija arī seks. Nē, vispār for yourself. Es turēju kameru. Tāpēc, es pamanīju, ka vienmēr ir porno, kur brālis un māsa, kas arī notiks, vai ne? Ļoti daudz tāda porno, ka tēvs un meita, un kas notiks. Ir ļoti daudz. Zini, viņš pārteica, viņš bija teikt dēls. Tēvs un dēls. Jā, pēc tam tur ir tā kā mamma un dēls. Un kas notika? Un nekad nav pieejams porno, kur vienkārši mamma un tētis, ko viņi dara. Un tas nekad nav. Jo neviens negrib to fantāziju. Tas ir vienkārši porno, tas ir vienkārši seks. Cilvēki vienkārši negrib to fantāziju. Tāpēc, ka tas tāpat kā neviens nerakstā, tagad būs porno ar vīrietis un sieviete. Tas ir pieņemts. Cilvēki tādi dod man incestu. Es nevaru skatīties, ka mamma un tētis tas ir pretīgi. Bet pusbrālis jau neskaitās, man liekas. Neskaitās. Tur pat, man liekas, bija... Nē, ir nē. Tas bija atšķirīgi. Step sister vai step brother. Hey, step bro. Un tad palīdz man tikt ārā no šīs veļas mašīnas. Jā. Es atceros, viņam bija legāls problēmas tam video, kā jūs publicējat incestu, un viņi sāk rakstīt ar lieliem burtiem
mom and not her son, zina, lieliem burtiem, and not her son having sex in the... Pagaid, viņi kaut kādas tās lapas, viņiem bija problēmas, nu tā kā tā, nedrīkst tā, tas ir aizliegts. Nu, čipa, jā, kā vienā brīdī tur bija kaut kas, visi saprata, ka tas nav mamma ar bērnu, vai ne, bet vajadzēja vēl paskaidrot, un vienā brīdī viņa rakstīja visos video lieliem burtiem, tā kā dad and not her, not his daughter. Nu, es drīzāk tad darīju tā, dad and his daughter, un iekavās filmed in Alabama. Jo tur ir drīkst vai māsītas brāļi. Wow. Tur ir diezgan brīvāki tie noteikumi. Jā. Bet, anyways, liels paldies Sexistailam, izručēja ļoti mūs. Un, jā. Bet, ko jūs vispār esat darījuši seksa dēļ kaut ko? Ir kaut kas interesants? Lūdzies. Nē. Lūdzies. Bet arī ne Dievam saras lūdzies. Man bija gadījums, es biju 6. klasē, un es aizgāju, uz veikalā nopirku pulveri, kur tu biji uzzīmēts, ka tu iemet to pulveri tējā, karstai obligāti dzērienā, tējā iedot meitenei, un viņi ir ļoti horņi. Un otrā pusē uz tās tējas bija uzzīmēta plikā meitene. Un, protams, es nopirku uz tos pats. Jā. Un tas pats zīmējums, man pietiek, man vairs nevajag. Kur tu kaut ko tādu nopirki? Tas bija prikolu veikalā, zin, kur... Krievijā? Nē, Latvijā. Tur var nopirkt, piemēram, kakašku, vienkārši kā sūdu, bet viņš izskatās pilnīgi kā reāls, bet... Jā. Un mans draugs, viņš nopirka to, es nopirku uzbudinātoju teju, un viņš to kakašku izmantoja, viņš lieka savai vecmammai, un es viņai lietu to teju. Kaut kas samiksējās tajā sūtījumā, un vecmam uzbudinājās no kakaškas. Jā. Bet tā kakaška nestrādāja, jo viņa pat nepamanīja, un pēc tam nākamreiz viņš nopirka arī smāžas, tu kā pušo, un tur tā kā kakas smāžas. Man ir bijis fārtsprejs. Jā. Bija? Jā. Nu, es viņu vienreiz sabiedriskajai smidzināju zem beņķi. Un tad es sapratu, es pats tas aiz. Jā, nu tur bija stulbās lietas, tur bija košļinas. Man nevajag tādām lietām. Tur bija košļinas, končis, kur tu ēd, un garšīgā konča vienā brīdī tev saka dedzināt mēli, kaut kas tāds, vai tur kukaiņi bija, Un es domāju, ka tas nav prikols, ja tas ir tiešām pa īsto tā tēja, kur uzbudinās sievieti. Es tagad saprotu, ka tas ir nereāls pārkāpums, ja tas būtu. Tas ir date rape drugs. Un es nopirku. Un es, protams, visiem skolā izstāstīju, visiem džekiem, kā paskaties, kas man ir. Paskaties, kas man ir. Un bija viens bulijs, kurš arī sauc Aleksandrs īstenībā. Viņš bulijs, un viņš man sāka prasīt, lai es pārdodu viņam to. Un es nezinu, kāpēc viņš gribēja nopirkt, un viņš varēja man atņemt. Jo viņš arī atgrāk man atņēma lietas. Viņš ir dūmš. Es arī iedomājos, tā kā viņš saka, dod, es varu nopirkšanās. Tu man vari vienkārši atņemt. Aleksandrs, saņa. Es saku, Aleksandrs, saņemies. Tu ko? Tu vari vienkārši tā izdarīt, es tev atdošu. Ne jau vēl tas viņu pa saņu sauc. Saņemies. Jā, saņemies. Es arī, man liekas, pateicu, tu vari aizbraukt uz Čaka ielu un nopirkt to prikolu veikalā. Viņš tā, es nekur nebraukšu. Kur tu man liekas braukt? Tu domā, ka es zinu sabiedrisko transporta kustības grafiku. Bet kaut kā viņam bija, ka šito nevar atņemt. Bulciņu var, picu var, bet... Tā kā mamma uztaisīja tev. Galvenais, man liekas, tieši neloģiski, ka šito nevar atņemt, jo, ja viņš tev atņemtu bulciņu, tu varētu iet pie skolotājas, viņš man atņem bulciņu. Bet, ja viņš tev atņemtu šito, tu neteiktu, viņš man date rape dragu atņem. Jā. Izstāsti, kas notika. Es pārkoļu arī. Jā, izstāsti, kas notika. Karoči, man patīk tā meitene klasē. Jā, bet es viņai nē. Es viņai nē. Es mēģināju viņu ieslēgt telpā ar sevi, un viņu vienkārši laužas ārā. Bet kas... Es atceros, man čoms arī sūtīja ar kaut kādiem, ar hormoniem, kaut kādas smaržas, kuras tu šeit pirms bāra sapūtu meitenes, viņas sauž un nāk tev vairāk. Feromoni, jā. Es tam neticu. Man liekas, tev vienkārši kaut kāds tā... Es domāju, ja jebkura tāda lieta strādā, tu visu to izmantotu. Tas jau sen jau tas būtu. Nē, bet tev mentāli nostrādā. Gan jau es tagad patīk dāmām. Placebo efekts, jā. Placebo efekts, vienkārši esi atvērtāks un tāds foršāks. Bet... Un man liekas, tagad es stāstu par to. Man liekas, es nopirku to ne lai dabūtu 6. klasē seksu, bet vienkārši, lai lielīties čaļiem, ka esmu kruts. Un, viņš nopirka. Es kāds krucis esmu, es nevaru pārgulēt ar meitenēm. Jā, bet tur tā iepakojums bija... Es nezinu, kā vagīni iznos. Jā, bet tur tāds iepakojums izskatīs smūki, ar pliko sievieti un tā. Un, viņš nopērts no manis
3 reizes dārgāk. Tas man bija pirmais biznes. Es padomāju, wow. Man bija doma, es obligāti aiziešu un nopirkšu to sev vēl, ko es neizdarīju, protams. Bet es pat 3 reizes vairāk viņš nopirka. Un viņš, atšķirībā no manis, izstāstīja visai klasei, visām meitenēm, ka viņš lielajā starpbrīdī, viņš ies uz kafejnīcu, pasūtīs tēju, un pēc tam nekas notiks, vai ne? Un lielais starpbrīdis, joprojām atceries to skatu, vienkārši 70 cilvēki atnāk. Vienkārši. Un viņi apkārt sēž vanam, un viņi skatās, ka viens cilvēks pasūta tēju. Vienkārši tas ir, zināmā, izklaide. Viņš pasūta tēju. Zināmā, ienāk tu tie skolotāji, viņi, kas notiek. Un viņš paņem tēju, apsēžās, atver to paciņu, uzber tur, samaisa, un viņš sāka dzert. Un viņš tā kā pilnajā klusumā stāv. Viņš sāka dzert? Viņš sāka dzert, jā. Kāpēc viņš dzer? Tā, tipā, kā viņš... Bet pagaid tā tēja ir, kad meitene izdzer un viņa uzbudinās. Jā. Bet viņš, Jā, un viņš sāk dzert, tipā, kā paskaties, cik man būs sex power un kaut kas tāds. Jā. Un viņš ļoti gribēja, un visi stāv un klusums, un 70 cilvēki. Tā kā, un viņš sēž. Jā. Magīgi parādās. Jā. Šeit ir arī tādas lietas, kur var to izdarīt, jā. Bet... Un nekas nenotiek, un viņam tas visticamāk arī komediskās smadzenes, jo viņš izdarīja vienīgo pareizo lietu, ko var darīt, jo viņš izglāba situāciju. Jo 5 minūtes paiet, nekas nav, vai ne? Un ko viņš izdara? Viņš saprot, ka vajag glābt, un viņš pacēlās un sāk skriet uz meitenēm, un viņi visi un visi tie 70 cilvēki mēģina tikt vaļā, aizbēgt prom no kafejnīcas. Un viņš arī teica pēc tam man, ka es dzeru, nekas nav, vienkārši parastā tēja, un es ko darīt. Kā tu varēji teikt, tas bija meitenēm jādzer, nevis tev jādzer video, kā nekas nav. Varbūt viņš gejs bija slepenais, nezinu. Jā, izklausās. Jā. Nē, man liekas, tas bija... Tāpēc viņš bija bulijs, viņš to neesmu. Tas pats, kas tu bērnībā, kad tev bija tā, ka tu noķer zirnekli, uzliec sev viņu uz rokas un uzliec to plasmas glāzei pāri, domu, ka viņš tev iekodīs, un moška tev būs spējas? Nē. Labi, es arī nē. Un, nopietni? Es esmu tā darījis stabili. Cik gadu vecumu? Pirms mēneša? Nezinu, varbūt. Un es esmu cerējis, es katru reizi, kā man iekošu kūkains, man tāds... Lūdzu, lai ir spējas. Lai es kļūstu par superodu. Lūdzu. Būtu rēcīgi, es par ērci pārviestos. Viņš tādu zirņu izmēra galvu. Jā, iekod ērci, un tagad ir spējas čurāt, ir sarežģīti. Jā, un tagad, kad tu esi ērci, tu nevari vairs izvadīt ēdienu, bet tagad tu ēd, tu vienkārši pūties ar vien lielāks. Un tad tu... Tas ir mana superspēja. Bet ir jau... Ne, bet man liekas, cilvēki šitā ir darījuši speciāli, likuši rokas elektrībā un vēl kaut ko. Tur vienā brīdī tu tur zīvi, un tad tu ieliec ar otru roku elektrībā ar domu, ka būs akvamens vai moši kaut kas. Tu saki, cilvēki tā ir darījuši. Vai tā dara? Ko tu domā? Tu esi redzējis vairākus piemērus? Kad es esmu viens no X cilvēkiem. Bet tā tas jau visu, ko tu teici, tu esi viens darījis. Nē, zīvi turējis, bet es turēju zirnekli sev uz rokas. Domāju, man iekoš, lai man ir Kas ir šie cilvēki? Reddits. Nē, Reddits tā vienkārši ir cilvēki, kas mēģina dabūt sev superspējas. Un vai tev radās idejas par zirnekli? Nē, to es tikai pēc tam atklāju, ka es neesmu vienīgais. Vai tas bija... Redditā visu kaut ko var uzrakstīt, un izrādās, ka neesi vienīgais. Vai tas bija r/rītārds? Nē. Bet, es nekad nebiju fanojis par supervaroņiem un tā, bet man bija doma, kura pēc tam izrādās, ka ir 2 filmas uztaisītas par to domu. Man bija doma, ka... Klampi. Nē, ķertais profesors. No one? Nē. Bet tā doma bija tuvu tavai domai. Man bija doma, ka miljoni cilvēku fanos par supervaroņiem, miljoni cilvēku vienkārši. Tā kā 100 miljoni. Un kāpēc neviens nenāk ielās un tā kā nesaka, ka, es gribu kaut ko darīt. Man nav superspējas, bet Bekonam arī nav. Zin, tā kā, un tā kā, kāpēc es nevaru to darīt? Un es tiešām nesaprotu, kāpēc. Vai tie cilvēki uzreiz nomirst, un mēs neko nezinām par viņiem? Un ir 2 filmas par to. Viena ir Zakas Viena ir Kikas, jā, popsīgākā. Un super, man liekas, tā. Jā, otrā ir super, tā, kā viņš sauc? James Wilsons. Nē, tas nebija viņš. Tas galvenās lomas aktieris. Jā. Nē, super bija interesantāk, jo viņi bija tāda bišķiņa dārga, un viņi parāda, ka tas cilvēks nav... Īstenībā tev varētu patikt. Viņš šaida un asinis iet pa gaisu. Jā, bet tas uztaisīja tas režisors, kad viņš bija underground, un tagad viņš ir galvenais tajā, kurš Superman uztaisīja. Super, jā. Kā viņi izgāja? Ar Dwightu no Office galvenajā lomā. Ne Zaks Snaiders, bet kā viņi otro to sauc?
Karoči, kurš tagad uztaisīja Supermanu, kuru visi ļoti gaida? Viņš ir tagad... Nē. Jaunais Supermans, kurš nav... Kurš ir Džeks, kurš uztaisīja Suicide Squad 2. daļu? Kā viņš sauc? Viņš vienmēr bija, karoči, undergroundā. Viņš taisīja trešīgas šausmas un kādas interesantas tādas. J.J. Gillingers. Nē, un tagad viņš ir tā kā galvenais tajā visā studijā. Kā viņi saucās? Viena ar Marvel, otrā? DC. DC. Viņš ir galvenais DC tagad. Viņš atlaida visus gandrīz un pats saka taisīt pārmaiņas, bet 20 gadus... Ilons Masks? Nē. Jā, bet 20 gadus atpakaļ viņam bija tā filma Super un viņa bija par to, bet arī tā kā viņa tā kā dziļāk izmeklē to jautājumu, kāpēc cilvēki to nedara, un ja cilvēki tā dara, varbūt viņi ir vienkārši slimi garīgi. Ķipa, jā. Bet jums nebija nekā tās domas, kāpēc tiešām neviens neiet to ielās? Tas ir tieši, paldies, ka es nezinu, kas bija, bet tāpēc, man liekas, es runāju par to. 2 dienas atpakaļ es gribēju googlēt, vai ir cilvēki, kas mēģinājuši būt supervaroņi. Es nostājos filmu Hancock. Jā, jo Netflix ir pieejama, vai ne? Tad tu noskaties dokumentālo filmu. Tu kā plago Netflix labāk nekā jebkāda izrāde. Nē, man ļoti nepatīk Netflix, bet... Kas tev tur nepatīk? Nav ko skatīties. Tā ir tava problēma. Bet tu Hancocku redzēji un atkal noskaties, vai ne? Tu redzēji to. Jā, un tā ir problēma Netflixam. Visas filmas ir normālas. Tas ir tas, ka tur jau redzēji jau tas filmas. Ok, labi. Tev ir taisnība. Tur sūdz, neviens neko nesās. Kuram interesē Office Friends vai kaut kas, neviens neko tur sūdz nesās. Bet tas ir pie viņa argumenta, ka tas ir jau kaut kas, ko visi redzējuši, un viss kādās tas comfort watching. Office jau 15 gadus bija eksistēja, un viņi tā kā, ieliksim Office. Viņi streaming platformu, tas, ko viņi dara. Tas, ko viņš saka, ir, ka tur nav nevienas tādas filmas krutās vai tādas zināmas, kur tu neesi redzējis. Tu domā, kuras vēl iet kinītī? Nē, vienkārši labas filmas. Viņi jau sadalās. Daļa tiek Disneyam, daļa tiek tam, daļa tiek tam, daļa tiek tam. Es to saprotu, vienkārši saku, Netflix ir worthless. Vai tu zināji, ka LMT var tagad saslēgt kopā ar Netflix un maksā tieši tikpat daudz, kā tu to darītu atsevišķi? Un GO3 arī. Jā. Vai arī tu vari noslēgt līgumu ar GO3, tā kā es, un tas saprot, kad nesties HBO. Jā. Interesanti, ka tu arī par to domāji. Es aizmirsu, un es sēdēju 2 dienas, man kaut kas te bija galvā, kad ko es esmu aizmirsis izdarīt. Un es atcerējos meklēt par cilvēkiem, kas ir mēģinājuši būt supervaroņi. Jā, īstenībā nevar nebūt tādi, vai ne? Vismaz kāds... Nē, noteikti ir. Es dzirdēju kaut kādu ziņu tos rakstus, kur viņi kaut ko ir tādu darījuši, bet vai nu viņi tur, es nezinu, piemēram, rāpušies pa sienu un nositušies, vai arī viņus vienkārši apcietināja. Un viņi jau netiek nekur baigi tālu, lai viņi būtu visā pasaulē zināmi. Bet tādi cilvēki ir, kuri ir kā tie vigilanti, kurš, es ņemu likumu savās rokās. Ja nekur tālu. Piemēram, es nezinu, Tas beidz no mentiem. Jā. Tāds adrenalīns kā nekad. Jā, ļoti bail. Jā, ļoti bail, bet, kad tu aizbeidz labi, es tikai domāju, man liekas, tāpēc, ja neiespējami būt supervaronim, jo tā kā, iedomājies, nezinu, kāds sievietē mēģina atņemt, nezinu, kosmētikas somiņu, un tu tā nevar, un tu savā bītītas kostīmā iedod viņam pa galvu, un tad tu beidz prom no mentiem vēl. Vai arī tu stāvi ielas malā un skaties, vai kas sievieti apzog, un viņš tā, pagaid, tu skrieši, bet man vēl zirneks nav iekodas, pagaid vēl bišķiņu. Jā. Vai viņš ir šeit zem glāzes, drīz būs. Bet arī, tā kā, es varbūt pateikšu stulbības tagad, bet piemēram, ir ļoti viegli uzzināt, kur ir kaut kāda krimināls elementi, kur viņi tusē, bārs, kur viņi ir. Tas ir ļoti viegli uzzināt. Piemēram, tur pat vienkāršās lietas, kā piemēram, tu vari zināt, jebkurš var uzzināt, kur pārdot heroīnu, kurā dzīvoklī. Tas nav pārdot. Pa ko tu runā tagad? Es esmu ilgi to mēģinājis noskaidrot. Man nav neviens zināms apkārt cilvēks. Es atceros, es skatījos kādreiz ar Omi Kriminālu informu, un man bija tur 18 gadi. Es zinu, kā viņas programma saucās Kriminālu informu, kaut kas tāds. Kriminālu ziņas vai, tur kas ton, tararan, tur. Bet tev jau slikti, un tās mūzikas tu tagad būs. Un tur mēs skatāmies ar Omi, un tur parāda mēs, atradam, tur menti atrada dzīvokli, kur pārdeva marihuānu un parāda dzīvokli, kuru es zinu, to dzīvokli. Un es esmu pircis no turienes. Un man Oma sēž, viņa tāda... Allegedly.
Jā, allegedly. Viņi tā kā, nē, tas ir, cik viņi ir labi policisti, jo tos narkomāns un tos dīlus ir tik grūti atrast, un viņi uztaisīja lielu darbu, viņi tur sekoja un spiegoja, un viņi atrada, un es tā kā, gandrīz viņi pateica, tā kā, es zinu to vietu, es tur biju, un smieklā es jums zvēru. Un pēc tam ņem vienam no policistam interviju, un viņš stāsta interviju, jā, mēs tur atradam tik daudz, un es redzu, tas ir patiesi stāsts, un es redzu aizmugurē, ka divi mani čomi iet, karoči, uz to, viņi iet nopirkt, viņi grib ar domu pirkt, viņi iet uz to dzīvokli, un viņi filmē, viņi pagriezās un iet atpakaļ. Un mums pat kāds nofilmē šito kaut kā, neceros uz ko, mēs tam rādījām vēl to, man liekas, zināja, ka būs atkārtojums tiem ziņām, un kāds ierakstīja. Uz VHS tam kas tā. Jā. Un rādīja, paskaties, tas ir viņi. Un tas ir tik smieklīgi, ka... Un tajā brīdī, tā man doma parādīs tajā brīdī, ka, tas tā kā, protams, marihuana tas nav nekas traks, bet, ja tu gribi kaut ko trakāk, nav grūti uzzināt. Zini, ka kaut kāds Donnie Brasco filma, visi zina, jā, šitais bārs, šeit Sunny Red tusē, tur Sunny Black tusē. Tā bija kādreiz. Es domāju, tagad arī. Es neko nezinu no kriminālās aktivitātes tagad. Vienīgais, ko es redzu katru reizi, tiek pārkāpts, ir tie Bolt kurjeru stāv, kur viņi grib uzceļ. Tas ir vienīgais nelegālais, ko es zinu, kas notiek. Es domāju, ja tu gribētu, tu varētu. Es atbraucu uz kādu pilsētu uzstāties, un es parunāju ar Džeku, un man saka, ka tu kā uzmanīgs esi. Tu zini, kas tas ir? Es saku, nē, viņš tur, ka puspilsētu krimināls Džeks. Es domāju, visi zina. Es piekrītu, ja tu esi... Tā kā Valmierā, kad es biju jaunāks, ir kaut ko zināju, bet šitajā vecumā, ko tu zini par Rīgu? Vienkārši varbūt neinteresējies, kā arī es par tādām lietām, jā. Jā. Jā, mums apē tik es varbūt arī kaut kas notika, bet vienkārši, kamēr es tur mācījos, man likās, piemēram, ka kāds uzsmēķē marihuānu, tas likās kaut kāds, tur noteikti Amerikā cilvēki tā dara, vai kaut kādi šitie salašņas Rīgā, bet apē jau nekad, un es arī neesmu baigi dzirdējis, ka kāds apē to būtu darījis. Bet tev bija sajūta, ka tas ir slikti vai nē, vai kā? Man bija diezgan neitrāls sajūtas par to. Es vienkārši nebiju mēģinājis. Es nezināju nevienu, kam tas ir bijis. Tāpēc es nezināju to, jo ir tam kaut kāds pozitīvs vai negatīvs efekts. Tāpēc es nebiju vēl izveidojis. Bet, protams, visi apkārt runāja, ka narkotika ir slikti. Visi tas ir slikti. Kad Valmierā visi sāk ganģu kurīt, un tas bija 4 uz 8, tas bija vienkārši. Es atceros, kaut kad baigi novērtēt to, jo es domāju, lai kāds dabūtu ganģu no... Jo man likās, ganģu vēd tikai vienīgi no Meksikas. Un es tieši domāju, ka tur ir burtiski tā kā tie, kad lido hēlīts pār robežai, tur un skatas turu. Vienkārši viņi lido, ir viss kaut kas pārdomāts un tur baigā misija. Bet īstenībā vienkārši māma kaut kādā busikā saliek spilvenos un vēl kaut kur vienkārši ganģu atved. Man līdzīgs tam stāsts bija. Man bērnībā ļoti patika grāmata, ka visiem, protams, patika 3 musketieri. Un viņa īstenībā ļoti rēcīga grāmata, ko cilvēki, kuri nelasīja, netic. Viņi visu laiku tur pārguļ ar meitenēm un dzer. Un tā ir visa grāmata. Viņi vienkārši pārguļ ar meitenēm un dzer. Un trešā lieta, viņi vienmēr domā, kā naudu dabūt, jo viņiem nekad nav naudas. Un tas vienkārši ļoti fun grāmata. Un es biju pie Omas ciemās, un es atradu grāmatu, kur nebija tik liela, un viņa bija latviešu grāmata par 3 musketieriem, un viņa padomu laikos uzrakstīta, un viņa saucās, es neatceros, kā sauc autori, bet viņa saucās Uno un 3 musketieri. Un tā bija, nesat lasījuši to grāmatu, un es to lasīju 10 reizes, man tik patika. Un tā bija par to, ka ir 3 puikas Rīgā, kuri saka, ka viņi ir musketieri, un parādās, protams, D'Artagnans, tur viss ļoti līdzīgs. Un tas D'Artagnans ir ļoti krūs, viņš ir gudrāks, viņš ir spēcīgāks, un viņi saka ar viņu draudzēties, un viņi paliek detektīvi, un viņi saka izmeklēt kriminālu lietas, ka bērni, tas tā ideāls, ko lasīt bērnam. Un ļoti progresīva bija grāmata, jo beigās izrādās pēdējā aina, kad viņi atnāk uz policijas iecirkni dabūt balvas, viņi saka tam D'Artagnanam, kāpēc tu kleitā? Un viņš saka, ka es esmu meitene. Un izrādās, ka tas D'Artagnans visu laiku bija una. Tad bija meitene. Un viņi kāpēc viņš nepeldējās ar mums nekad. Un tas 80. uzrakstīts padomu laikos. Bet tas nebija vienkārši plot twists. Beigās, jā. Tas nebija tā kā, ka Batmans novelk masku un visiem tāds, es domāju, ka tas īsts X-pārnis. Jā, man liekas, ka Šamalānam vajadzētu ekranizāciju uztaisīt. Bet es otro reizi lasīju, kā to...
M. Night Shyamalan. Tas tam, kuram visies tur nenormāls viss beigās. Sixth Sense. Jā. Okay. Bet zin, tā grāmata man bija pirms Fight Cluba, tas bija, ka Fight Club es lasīju otro reizi bērnībā. Es tikai tagad es zinu, ka viņa ir meitene. Rekur, kāpēc viņa šeit neaizgāja ar viņiem peldēties? Rekur, tu. Nu, un tur galvenā lieta, viņi, kas bija detektīvi, kas man bērnībā, zina, bērnu detektīvs, kas var būt krūtāk. Un viņi... Pieaugušais detektīvs. Nu, vēl pa Game of Thrones. Jā. Ne, tā kā jebkas. Bērnam. Un viņi, karoči, izmeklēja lietu. Un viņi dabūja cietumā džekus, kas saka, jā, viņi ir tik slikti, un ko viņi darīja? Viņi tā kā nelegāli tirgoja briesmīgās plates, un tur rādīja tās plates, ka viņi, kad, lai dabūtu evidenci, viņi nozaga tās no zagļiem, nozaga plates, un viņi liec to mūziku, viņi tā kā, tas nekas briesmīgāks nav. Čikāgas piecīši. Un tagad es saprotu, ka tas ir vienkārši spekulanti, tas ir vienkārši uzņēmēji, vienkārši padomu savienībā, tas nebija legāli, un tas ir normāli cilvēki. Un es atradu, kas tur bija pa platēm, tur bija AC/DC, tur bija Black Sabbath, un es tā kā man viss tas patīk, un bērnībā es tā kā, jā, saņemiet, viņi ir tik slikti, labi, ka viņi ir cietumā. Tagad domāju, bet nahuj viņus cietumā, tas bija ļoti forši cilvēki, kuriem pārdeva citiem cilvēkiem, kuri nefanoja par PSRS, bišķiņ brīvības, vai ne? Viņi pārdeva bišķiņ brīvības. Un šitie fucking, 4 bērni ar meiteni, kura neizskatās kā meitene, viņi fucking cietumā viņi ielika, un es fanoju par to grāmatu, ķipa, jā, tā jums arī vajag. Bet tā arī īstenībā ļoti interesanti, kad sanāk kaut kādam vecstāvam... bija lame plātas, burtiski. Ja bija mūzika, viņi bija lame nekāda. Vai arī kāds... Viepisņa arī? Kaut kā... Tēmajo solniška, tad man tētim arī sanāk, ja viņam vajadzēja normālu mūziku dabūt, tur bija struggles. Tur bija kaut kur tev jātiekās melnā pārgrabā, stāv sēž tētu vēčāļu, viņi tu nāc pēc jautras mūzikas, un tad viņi tev iedod plāti. Bet mums bija arī struggles. Jo mums bija vai nu jāmaksā nauda, kur mums nekad nebija bērnībā, lai dabūtu. Un vienīgais variants bija no DC un alternatīvām kačāt, kur tev tā kā ir Avrīla nokčāsies pēc 8 stundām. Un Jānis, tas šis jau uz skaterboard. Un tur novelc, un, protams, kaut kāds tur... Šī vozā neskeiturā, un tur kaut kāda izrādās. Tur biežiem bija remixi un vēl vis kaut kas. Es atceros pamatskolā, mēs taisījām sarakstus uz lapiņas sarakstījām. Es gribu šādas dziesmas un iedevām cilvēkam, kam bija disku rakstītājs un internets. Tā kā šīs dziesmas nokačā. Un tad kā viņš tur kačāja, es nezinu, bet ķipa tev iedod diskortā un tavam dziesmām. Cik ir čāzers? 27 minūtes. Man bija domā atsevišķi. Nē, neko, nē. Pēc tam ierakstam es drīz dārza darbi. Esiet sveicināti atpakaļ. Nē, mums nav jāsaka jāsveicinās. Tātad, kas jādara? Jā, mēs gribam pateikt jums, ka ir brīnišķīga iespēja aiziet un skatīties mūsu dzīvajā. Jā, mēs stāstīsim jokus, mēs nerunāsim par apšaubāmām seksuālām pieredzēm, bet stāstīsim par jokus, par dažādām tēmām, ne par seksu. Un, ja vēlaties mūs visus 3 un vēl vismaz 7 mūsu kolēģus ieraudzīt mūsu labākajā spožākajā gaismā, tad variet 28. martā mūs redzēt Talsos, 7:00 Tals kultūras centrā, vai arī Liepājā, un starp citu Liepājās būs 2 izrādes. Liepājā ir tik liels pieprasījums, ka mums nācās uztaisīt 2 izrādes, un tas būs 29. martā 6 un 9. Biļetes vēl pieejamas uz vienu no šīm izrādēm. Un tālākos datumus varat skatīties. Mēs būsim Lielvārdē, Dobelē, Jēkabpilī, Kuldīgā, Valmierā un Rīgā, kurā starp citu arī būs 2 izrādes. Rīgā mums būs tā izrāde, kur viss notiks, un tam mums būs tā saucamais nakts grābeklis. Jāni, grib pastāstīt par nakts grābekli? Nakts grābeklis. Nē, neko ir pēc grābekļa, pēc visa mēs taisam vēl vienu grābekli, jo tāpat tās ir pieprasījums liels. Un komēdija nemainīsies, un būs, kas bišķi lētāks biļets bija? To visu informāciju varat atrast internetā. Mēs esam pēdējie, no kā vajadzētu informāciju iegūt. Jūs redzēsiet tieši tos pašus joks, visu to pašu pieredzi, izņemot, jums nebūs jāklausās tur, un balvu saņem, viss tas ir liek, un jūs izlaidīsiet to daļu. Jā, tā kā nepērciet biļetes uz abiem Rīgas pasākumiem. Vai arī pērciet, ja jūs esat fani. Īstenībā zini, ko pērciet uz pa vairākām kārtām. Nopērciet 4 biļetes uz katru izrādi un ejiet viens. Jā, un kurā dienā viņš bija interesēts? 2. maijā. Jā, 2. maijā, kas ir piektdiena. Un tā izrāde beigsies rūpji, man liekas, pusnaktī. Tas nozīmē, ka nav cits iespējas, kā maukt dzert, tāpēc tiekamies grābeklī. Varēsim kopā sadzert. Visu labu.
Fuck. Nē, neko. vajadzēja. Viss. Jā. Es jau šeit iemontēju tikko, kur mēs jau mēs Davai, nē. plagi ir beigušies. Jā. Vienkārši beigās neaizmirstam ierakstīt. Jā, bet DC++ bija, es atceros, visi nikni, kad iznāca otrā matrica, un visi gribēja redzēt, ka pirmā bija Matrix. Ka tik krūta bija pirmā, cik krūta būs otrā nebija laba, bet mēs to nezinājām. Un visi kačēja vienu to pašu failu DC++, kur tā kā Matrica 2, un tas bija porņuks. Vienkārši cilvēks paņem porņuku, un viņš tā kā, būs rēcīgi, viņš uzrakstīja Matrix 2. Un fuck, man visi draugi to leipladēja, es to leipladēju. Paldies, ka tas vismaz porņuks, tas tā, labi, nebija pavēlt. Īstenībā es kaut ko tādu atceros, ka tur bija, un viss tas, viss ir savās vietās. Tur filmas nosaukums, gāds, tur 2X vai kaut kāds 2D, tur grip, un tas viss sarakstīts un atver vaļā, un tur kaut kādi pirāti pišās. Jā. Pirāti, tā arī bija. Bet, pirmais HD porno bija par pirātiem. Tu esi viņu redzējis? Jā. Es arī, kad es dzirdēju, ka ir tas pirmais HD, es nokačāju, domāju, wow, būs tik ļoti citādāk. Un es skatās, es tagad redzu viņai pumpas vairāk. Bet interesanti par tiem pirātiem, tā kā mēs esam seksistēlā, kā pirāti bija viens no pirmajiem porņikiem, kur viņi ieguldīja ļoti lielu budžetu priekš porno, un viņi teica, ka... kopš kaut kādiem 80, kad tiešām Jā, un viņi pateica, ka mums ir ļoti kvalitatīvi, mums ir specifekti, mums ir tā kā kostīmi, un jūs amatieri, kuri filmēt viens otru, tā kā, man draudzene to dara, jūs nekad nebūsiet mūsu līmenī, un pēc 5... pirāti. Pirāts, porņuks. Kaut kāds nosaukums, vienkārši tur bija. Saucās arī Pirates. Tā arī bija Pirates. Pirates porno. Viņi pēc tam uztaisīja gladiātoru porno, un tur bija, pēc tam viņi uztaisīja 300 spartānieši porno, un tur bija liels budžets, un pēc tam viņi visi vienkārši bankrotēja, jo izrādās, ka tu filmē savu draudzeni, tas ir, ka cilvēkiem patīk vairāk nekā tev fake silikona pupi, tu tā kā, nē, mēs esam uz kuģa, tā kā, neviens negrib. Un tā ēra ļoti ātri beidzās tam studijām, ka viņi tā kā, fuck, mēs nevaram to. Tur vienmēr tie vārdi ir kaut kādi, Jack off, Sparrow, nenāc pie manis, bet man ir tev tēja. Un tagad, ja ir parodija, piemēram, Batmans, tu vienkārši viņi tajos terpās vienkārši oficā nodarbojas ar seksu, un viss, jo viņi nemaksā vairs ne par ko, viņi noirē kaut kur kostīmu, tā kā aiziet. Viņš pat nav līdzīgs, tā kā nevienam, bet kā pofik, vai ne? Bet ja es skatos porno, kas ir rīktīgi reti, tad man arī patīk labāk, kad es redzu, ka tas ir tā kā amatieri, vai pieņemsim pāris, vai tur, whatever. Un es redzu, ka viņi tā kā grib to darīt, nevis, ka tas ir high production, tur visi ir rīktīgi sagrimēti, un tur viņa, santehniķi kungs, man nav jums kā samaks. Es domāju, man jau bēdīgi palika. Es nevaru skatīties amatieru. Tāpēc, ka es pamanu katru sīkumu, kas ir noticis dzīvē ar mani vai kaut kas līdzīgs, kad tur, piemēram, meita, un es redzu, ka viņai matus plēš, kaut kā viņa rauj matus ārā. Es redzu, ka čalim ir tik nērts kājām leņķis, ka viņš lauž muguru, viņam gūža netur, un kaut kā tie mazie sīkumi, viņš kaut kā ir atstējies pret meiteni, viņa roka izslīd ārā. Un es sāku rēkt vienkārši. Bet es biju doma, ka tev varēja patikt profesionāli, vai ne? Ka tā porno zvaigzne kaut kas tāds. Es pēdējais, ko es redzēju, bija, kad ir tie droji, kurus sievietes uzdās tā kā roboti. Jā. Nē. Nezinu. Man nepatika. Ko tu domā ar to? Burtiski sieviete sauc androids. Jā, un viņi tā kā esmu robots. Viņa atnāk tādā kaut kādā IKEA kastē. Un tad viņi iznāk ārā. Give me saki, un viss. Tagad ir jaunais trends, saucās free use. Redzēt to? Free use. Es varu iedomāties, kas tas ir. Un tas ir, piemēram, tu atnāc mājās, un tur tā kā mamma un vēl viena meita, viņas tā kā gatavo ēst, un viņu runā, un tu tā kā, un tu pienāk, un tu sāki tā kā un viņas tikai ignorē. Jā, viņi pilnīgi ignorē. Viņi runā, un viņš pēc tam vienkārši nodarbojas ar seksu. Viņi tā kā, un viņi runā par to, ka labāk pagatavot, un vienkārši tā kā 20 minūtes viņi līdz šīt runā par gatavošanu, un 20 minūtes viņš tur dara. Un tā, man liekas, fantāzija būs populāra, man liekas. Zini kā, šito vēl es kaut kā saprotu. Tas, kas man ir rītīgi besī, ir tur, kur, un parasti tas ir tajās reklāmās pornosētos, kur, tur ir, nezinu, māte un meita, un tad ienāk kaut kāds čalis, es esmu jūsu meitas kavalieris vai kas, vai kaut kāds, nezinu, kaut vai pats pusbrālis. Es tev iemācīšu, kā pareizi drošīt krānu. Nē, bet tā māte, pieņemsim, māte stāv pie virtuvē pie letes, pie darba vietas, un tā meita tur stāv otrā pusē un kaut ko runā ar to māti. Un tā māte, ķipa, tur sāk tā kā drāsties. Jā, un galvenais, ka tev ir tā kā centimetrs no augšu, no letes, un es redzu no tā kā kadrs ir no
šejienes, no apakšas, un es zinu, ka viņa redz viņus, un es nevarētu nekad tā kā sākt drošīt un ieiet tajā, ja es redzu tādas režisora fucking nolaidību. Jā, nē, tas ir... Viņi par zemu novērtē manu intelektu šajā jautājumā. Come on. Es pilnīgi piekrītu, tas ir rēcīgi, vai jums nebija kaut kas līdzīgs dzīvē? Man bija. Man bija, kad, piemēram, es runāju... Man ir, bet to es nestāstīšu. Jā, kad... pēc tam. Tā kā es nepiemienu vārdus, bet bija, kad, piemēram... Pateikšu uzvārds, jā, ka mēs stāvējām ar meitni, un pretī stāvēja tā kā cits cilvēks, un bija bārs, tā kā bāra lete. Mēs runājāmies, un man tā kā pirksti bija iekšā meitenē, un viņi tā kā visu to atbalsta. Jā. Un neviens nesaprot, zina, viņi tā kā... Cik daudz tējas runā. Un vienā brīdī tas cilvēks, neteikšu, kas tas bija pa cilvēku, viņš pateica kaut ko, it kā joku, bet tas nebija smieklīgs, bet meitnēs tā kā tā dziļāk iebās, viņa tā, un viņš tā kā, mans joks nostrādāja, un es tā kā, nē, tas nebija tas joks. Viņš mēģina iepazīties ar tevi, viņš tas nezinu, Gatis, un tu tā. Aleksandrs. Roka tek. Jā. Bet, es domāju, vai ir kaut kas tā līdzīgs bijis. Bet par to Frijus... Man ir, bet ar izlaidīšanu. Par to Frijus... Pēc ierakstīja viens man bērnība bija fantāzija, un tagad tas porno ir. Pilnīgi neinteresē. Bet bērnībā fantāzija, man liekas, es paskatījos DuckTales, zinu, Čīnijas storiju. Man liekas, tur bija epizode par to, ka bija pults, ka viņi bija apstādināti laiku. Un es zvēru, es gulēju gultē un es sapņoju, ka man būtu tāds pults. Un man bija tikai ar vienu domu, ka es vēroju apstādināt laiku un vienkārši izdzert visas meitenes klasē. Un tagad es domāju, tas ir izvarošana. Tas ir pilnīgi nelegāla lieta. Vai tava fantāzija ir klase, tu uzspied pauzi, un tad tu izdzērbi visas meitenes klasē, un tu apsēdies atpakaļ un uzspied play. Nē, man bija vienkārši manai baudī. Un es tieši... Tu vienkārši novelc tā kā krekliņu pavelc uz leju. Jā. Nē, man bija, ka es arī ar seksu ar viņiem nodarbojos. Tas ir izvarošana. Tas ir kādā kontekstā? Tādā ziņā, ka man bija, ka es apstādināšu laiku, izdziepšu meiteni, pārgulēšu ar viņu, ar viņu, zinu, un es tagad, par ko esmu sapņojis. Visiem ir arī meitnēm ir tādas fantāzijas. Vienkārši ne visi to dara. Ne tikai tāpēc, ka tev nav laika mašīna, bet ne visi to dara. Tikai tie, kam ir laika mašīna, to dara. Visiem ir šī tādas kaut kādas lietas. Bet meitenēm vairāk tā, es uzspiedīšu pauzi, un tad viņa pieiet pie tevis un tā kā tevi kustina, un tev ir taisnība, nē, tu reizi ir esna. Es negribu spekulēt, un varbūt, es nezinu, rakstiet komentāros, vai tā ir taisnība, bet es vairākas reizes esmu dzirdējis, lasījis, ka meitenēm ir fantāzija par izvarošanu. Bet, ka viņu. Bet no nepazīstama cilvēka, vai cilvēka, kur viņa redz uz ielas, viņa būtu forši. Es zinu, ka ir. Jā? Es nezinu, cik liels. Nē, es zinu, ka ir. Nesklausies labi. Nē, es vienkārši zinu, ka ir. Nē, vairs nekad nerakstēsiet pie mums. Nē, es nezinu, kāds ir tas procents, bet es zinu, ka ir sievietes, vairākas, daudzas sievietes, kurām ir tāda fantāzija. Un es esmu dzirdējis un lasījis, ka, ja tas nedod Dievs notiek, viņam ļoti tas nepatīk, tas ir traumatiski un briesmīgi, bet tā fantāzija. Jā, jo tad teica, ka tās sievietes vienmēr vajag to miš-maš, what the fuck, kaut kādu emociju kombo. Prosta izvarošana, nē, tas, protams, ir galīgi garām, jo viņš man nepatīk. Bet, ja viņš man patīk un es jūtos droši, tad tas ir ok. Oficiālais Sivēnu stēns ir prosta izvarošana, galīgi garām. Jā, ne, bet es esmu dzirdējis, ka tieši kaut kāds vīrietis, kas rīktīgi nav viņas gaumē, un viņa tāds, lai izdarītu man pāri. Viņam ir kaut kāds mazohistisks, ka meita. Man pat meitene to pateica viena meitene. Tieši viņš man nepatīk, un tieši no viņa gribētu. Kā saucās tas tur? Šinhai? Šibari. Jā, Šibari. Uzmin, vai Čāls izdomāja Šibari? Visticamāk, Japānas. Jā, Čāls. Es domāju, ka jā. Indijā. Nē, Japānā. Tas ir viss cits. Man liekas, ne sev. Man liekas, to izdomāja droši vien kauboji, ka viņi tās... kaut kā tur karināja lustras vietā. Jā, sasēja meitenes. Sveci iebāz mutē, tu tagad esi lustra man. Jā, varbūt, jā. Drākuls, kaut kas tāds, jā. Vai ir kaut viens šāds, kas mājās sēž un šāds, es gribētu, lai man sasien. Jā. Tu esi redzējis, kā izstās pieaugušo mājaslapās kaut viens skatu, kā izstās, ka Čāls sasiet? Es pieļauju, ka esmu redzējis, bet es teikšu nē. Nezinu, divas vakar šodien. Dabūtos, atrod mājaslapā. Atrod mājaslapā, ka tu redz, ka sasiet Čāls, tas neizstās... Seksīgi? Jā, tas neizstās. Un pie tam, man liekas, es nezinu, ja meitenes sasiet, tad ir abi varianti ir kaut kādā veidā seksuāli.
Bet toties, ja es būtu sasiets, man būtu tāds, tev man kompa aizlasīs. Es domāju par tādām lietām. Jā. Moška par pirks salauzīs vai vēl kaut ko. Bet ir taču dominatrix, kur visu kaut ko dara vīriešiem. Nē, to es saprotu, bet vienkārši tas skats, viņš ir man ir vairāk, es nevis izmēģinājis, bet man ļoti nepatīk ideja ne šibāri, bet ir tā mumification. Es runāju ar vienu meiteni, kura šeit to dara. Tas ir, ka tu sasien tādu, ka tu esi mūmija, un tu nevari pakustēties vispār, un tev sākās trauksme no tā, ka wow, es vispār nevaru. Vai ne? Man ir klaustrofobija. Vai ne? Un viss. Jā. Es pēc tam pastāstīšu. Un man ir meitene pazīstama, kur to dara on regular basis. Viņa kā grib, lai tā darītu, un viņa grib to izbaudīt to trauksmes. Un es tā kā, man būtu tik Sorry, Kalma, man līdzīgi. Es iedomājos to, man tā kā, cik ļoti es negribu būt tajā situācijā, ka es nevaru pakustēties vispār. Bet pagaid, tas ir, tu esi mēģinājis tur, kur ir tie kambari, kur tu ir ūdens iekšā. Es aizmirsu, kā to sauc, ka tev pārtais par kaut kādu ne kuģīt, bet to floating? Jā. Tā tev arī bailīgi ir. Tas citādāk, tāpēc, ka es esmu brīvs. Man ir par šo tieši saistībā. Man ir bijuši 2 gadījumi. Vienreiz es strādāju pie Fātera santehnikā, mēs Alūksnes slimnīcā mainījām, labojām lielo apkuras katlu. Un viņš tāds milzīgs katls, kur ir tā vieta, kur liek malku, un tur var kurināt, un apakšā sabirst caur restēm pelni. Un bija jālien apakšā, lai iztīrītu no tos visus pelnus. Un neviens negribēja līst, un man iekšā ir tas kaut kāds, ja neviens to nedarīs, bet es zinu, ka tas jāizdara, lai cik ļoti man negribētos, es to darīšu. Un man bija jālien, tur bija jālien tā, ka uz vēdera, iekšā tur jāpatīra, un atpakaļ tu nevari vienkārši apgriezties vai piecelties vai kas. Un tāpat arī atmuguriski bija jālien ārā, bet tas vēl fine. Kad es biju sīgs, mums bija mājās karš grāvis, un tad, kad bija liels putenis, viņš aizputinās tā kā pilnīgi plakans ciet. Un tas, ko mēs ar mazo darījām, mēs tā kā parakāmies uz leju, izrakām cauri, un tad pa tunelis taisījām. Un mēs rakām no abām pusēm, pa vidu satiekās, tur iztīram un tā. Māsa līda cauri, māsa lien cauri, un viņa vienā brīdī tur kaut ko, un tā kā izlaužās cauri, pieceļās. Un es domāju, kāpēc mēs tik ilgi taisījām to tuneli, kāpēc tā izdarīja? Viņa saka, man bail palika. Es saku, labi, taisam vēl vienu. Mēs uztaisam vēl vienu, un tad tagad es līdīšu. Un es lienu pa vidu cauri, un es jūtu uz 1 sekundi. Es nevaru pakustēties. Es uzreiz arī izlauzos cauri, un tā ir tā klaustrofobijas sajūta. Tāpēc arī kaut kādi šitie, kur tev vakumā iekačā iekšā. Es gribētu zināt vienkārši, cik man ir vienīgais, ko es zinu, bet šis nav nekāds porno scenārijs. Es bērnībā līdz zem gultas, un tu vienkārši, un vienā brīdī es iesprūdu. Jā. Un man tāds... Nav porno scenārijs. Jā. Un es vienkārši domāju, es tikšu ārā, es rītīgi ilgi netiku ārā. Un es beigās domāju, ka es nomiru. Es nevarēju vispār pakustēties. Es biju ielīdz, un neko es nevarēju. Es nezinu, kā es to biju panācis vai vēl kaut kā, bet tu esi sīks. Bet tā ir vienkārši gulta, zem kuras var palīst vai paceļamā kaut kā, Parasti tā gulta, vienkārši tu palien apakšā un viss. Varbūt kāds atnāca tev izglābēt. Es neatceros, bet es atceros, es biju tā kā no sākuma rēcīgi, tad dusmīgs, tad es, man liekas, rītīgi ilgi noraudāju, un tad es vienkārši sapratu, ka es tur nomiršu un padavies. Vienā brīdī parubījies. Gan jau kāds man izvilka ārā vai kaut kas tāds. Jā, bet man bija gulta tāda, kur viens gals riktīgi pacēlās augšā. Tur varēja salikt tos gultas vaļu un tā. Un tad es tur līdu iekšā, lai slēptos. Tas man likās cool, bet... Un vēl vienreiz mums mājās bija trepes, un viņas ir tā, ka apakšā viņas nav piestiprināts, viņas piestiprināts augšā un lejā viņas vienkārši tā kā uz zemes stāv. Un es vienreiz palīdu apakšā zem apakšējā pakāpiena, un tā kā palīdu man, un tas tā atstarpe bija tieši tik daudz, lai tā kā man būtu krūtis pie krūtīm. Nē, un es tā kā palienu apakšā, un tad, kad es elpoju, viņas mierīgi cilājas. Bet mana mamma to nezināja. Un es tā kā, mamma palīgās, iesprūd. Mamma rītīgi tā kā sanervozējās, pieskrēja, tur vilka mani ārā. Un es tā kā mazs fucking pizģuks. Es vienkārši, īstenībā es nebiju iesprūdis. Saik. Un mamma tāda, tad tu iesi atpakaļ tur. Es vispār nezinu, kāpēc tā darīju. Es tikko atcerējos. Vienreiz arī es sadirsu, ka mani sakoda sirsenis.
Es vienkārši tā kā eju pa taciņu uz mājām, un vienā brīdī sāku skriet un pļaut, un pieskrip pie mammas, man sakot sirdsins. Gribās uzmanību no vecākiem, jā. Gribās, ķipā, lai tev tā kā pateikt, tu nabaga, tu. Nav, tu vienkārši arī meklē action, viss nav uzmanība, tev nav ko darīt, tu dzīvo apēs laukos, tev nav ko darīt, tev nav māsa kaut kur izbraukus, un tev tāds fucking mammai ir piedurties. Pārbaudītu, cik ātri viņi man palīdzētu. Ja. Bet par iepriekšējo tematu, par to, kā ik pa laikam meitenes grib, lai tas noteiktu ar nepazīstamu cilvēku, un viņš to izdarītu. Jums bija kādreiz kā tāds mačo piegājiens pie meitenes? Kad es viņai pieeju pie 6 sievietes bez prasīšanas, tagad tu esi mana. Jā. Un es viņai aizvalku ar matiem pie sevis katru otrdienu. Es tev drāzīšu uz galda. Paskaties, Aleksandrs, uz mums. Un vai tu tiešām domā, ka mēs esam īsti tiekam prasīt tādu jautājumu, kur mēs piegājām pirmkārt pašpārliecināti pie meitenes? Ja? Bet paskaties uz mani, un man vienreiz dzīvē tā bija arī netik sen, 2 gadus atpakaļ. Es nestāstīšu to stāstu, jo varbūt jums stāstīju to stāstu privāti. Bet kurš bija iemesls, kāpēc tā izdarīja? Es neesmu tāds cilvēks, bet es visu dzīvi... Viņa bija aizmigusi. Jā. Nē, visu dzīvi esmu dzirdējis par... džekiem, kur tā dara. Zini, man parāda kaut kādu ļoti neglīto vīrieti. Viņš vienkārši, viņš vienmēr pienāk pie meitenēm un sāk ģērbt nost meiteni nepazīstam. Un viņi tā kā, labi, davai. Un es tā kā, Piedod, ka pārtrauc. Un tas bija tas jautājums, vai mēs ar Kallu tā daram? Jā. Piet pie 6 meitenēm un vēl, ka viņām drēbes nost? Jā. Jo man vienreiz un bija... Un tu atbildēji katru otrdienu. Jā. Bet tur bija speciālnē apstākļi, kad es to darīju. Es neesmu speciālnē operācijā. Jā, nē. Karoči, un es nezinu, kā jūs, bet es visu mūžu dzirdu par tiem vīriešiem, kur vienkārši pienāk un tā dara, un viss notiek. Un es tā kā, es visu mūžu dzirdu par tādiem vīriešiem. Tu cietumā dzīvo? Tu nedzīvo, jā, īstenībā tas tuvākais. Tu nedzīvo Latvijā. Īstenībā pasties kur čilināt, vai nē, nav čilins, kas te ir Latvijā. Kofeinā tur bieži mafjoznieki sēž. Regulāri, tepat Nārvesa. Heroīnu var dabūt. Tam man ir vairāk čom, kas vienkārši iet un vienkārši mēģina izvarot meiteni. Kad es biju žurnālists, mums bija iedzert vakarā. Man ir tā slavenā reiptēja. Jā. Es domāju, ka tu neesi rītīgs. Es esmu, piemēram, kad es biju žurnālists, mums bija redaktors, un par viņu stāstīja, ne viņš stāstīja, bet par viņu stāstīja, kā viņš vienmēr tā dara, viņam viss meitenes ir, un viņš bija pretīgs vīrietis un nesmūgs un tā, bet viņam bija tā atteiksme, zin, tā kā viņš tā kā vienkārši sāk darīt, un es sāku bučot, un viņas tā kā, labi, mēs jau bučojamies, vai ne? To veci tu sāki bučot? Ko? Nē, Nē, to veci, ka viņš sāk bučot meiteni, un meitenem nostrādā varbūt kaut kāda tā lieta, ka viņas bišķi nesaprot, kas notiek, bet varbūt viņam arī patīk, zin? Un viņš nedod domas padomāt. Riskēt, varbūt patīk, vai arī cietums ir es tā kā... Tas pats stāsts, kur meitene saka, ka kad viņa tā kā gribēja, lai tu esi agresīvs vai ko, bet viņa negribēja to teikt, viņa vienkārši gribēja, lai tu tā dari. Kam bija buram sīkiem, man liekas, arī bija, ka tu mēģināsi viņu tā kā izvarot on the off chance, ka viņai tas patiks. Jā. Man liekas, mums ir uz šīs nots. Jā, un pēc tam jānoreklamē. Nē, mums jānobeidz epizode, atsevišķi jāraksta tā lieta, bet jūs jau to izlīkaties, ka nedzirdējāt. Labi, tad paldies jums, rakstiet savus seksa stāstus, mēs esam seksi stailā. Jā, mūs kāds dildos stāstu. Ja tu gribi dalīties saviem sekstāstiem, lūdzu izmanto kaut kādu rītīgu fake e-pastu vai kaut ko, lai tev vai pīpes savu nevar noķert. Ne kā Aleksandrs. Jā, izmantojiet svešu seju. Paldies visiem, kas klausījās. Paldies seksīstēl par izručīšanu. Uz tikšanos nākamreiz. Oink, oink. Čau. Tā.